Paldies par iespēju būt jūsu priekšā, un pirmais, ko es gribu teikt doktorei Eņģelei, liels paldies. Tas, ko jūs mums stāstījāt, es domāju, ka vēstnešiem varētu būt brīnišķīga rokas grāmata. Jo ne visi var uzreiz atcerēties, sevišķi, ja nav ārsts, bet ir vēstnesis, un tā ir drusku starpība. Bet, ja šo varētu iesiet nelielā brošūrā un katram vēstnesim vai medicīnas iestādē izdalīt, lai šie vēstneši var pašķirt un paskatīties un atkārtošana zināšana māte, tad te ir pateikts viss, kas būtu jāzina. Bet, man šodien ir dotā iespēja stāstīt par to, kā to sievieti dabūt līdz tam izmeklējumam. Jo valsts var veidot koncepcijas, stratēģijas, plānus, meklēt finansējumu, bet tas viss atdurās kā pret sienu, ja tā sieviete neatnāk. Un mēs redzam, ka īstenībā sieviete neatnāk. 2009. gadā, kad sākās šie uzaicinājumi vēstules izsūtīšanas periods, bija līdzīgi rādītāji kā ir šodien. Ja tas bija 27–28%, tad īstenībā tie procenti nav pārliecinoši auguši 10 gadu laikā, kas mums rada sāpi. Tā ir sirds sāpi, jo tā valsts ir ieguldījusi tomēr savu redzējumu, naudu un uzaicinājusi un katram aizsūtījusi vēstuli. Un mēs nevaram atrast atbildi, kādēļ mums neveicas ar to, lai mēs varētu līdz galam to visu novest tā, kā mēs gribētu. Kas tam mums te tagad ir? Uz otru pusi. Es atvainojos. Vārdu sakot, mēs, MFD veselības grupa 2016–17. gadā nonāca pie tāda lēmuma, kad mums ir redzējums, pareizāk sakot, tā bija mana iniciatīva, bet mūsu vadība mani uzklausīja, atbalstīja un ļāva lidot. Un tā kā es strādāju tiešām daudzus gadu desmitus medicīnā, kā ginekologs, es zinu, ko nozīmē runāt ar sievieti. Kad ar viņu runājot konkrēti par konkrētām lietām, sieviete atbild. Un ja ar viņu nerunā, viņa daudzreiz nezina neko teikt, ne par ko sūdzēties, nekas būtu tās lietas, kas būtu ar to ārstu jāizrunā. Un lai varētu viņu uzrunāt, vai nu ārstam, vai vecmātei, vai medmāsai, vai kādam citam ar viņu ir jārunā. Līdz ar to mūsu šī projekta mērķis, ko mēs sākām un pēc tam turpinājām gada garumā, bija veicināt valsts organizētā vēža skrīninga izpildes rezultātus un aprobēt praksē vecmātes kabineta darbību. Projektu uzdevumi bija pierādīt gada laikā, ka vecmātes kabineta darba efektivitāte var veicināt apmeklētību, ka šīs sievietes nāk vairāk. Protams, ka mēs nezinājām, kā tas viss strādās, kādi būs rezultāti, un tādēļ mēs arī to pirmo kucēnu bijām gatavi pat slīcināt un teicām, mēs gribētu paaugstināt par 25% sieviešu iesaisti šajā krūts apskatē, dzemdes kakla vēža skrīningā. Un līdz ar to mēs vienojāmies ar 6 ģimenes ārstu praksēm, jo ģimenes ārsts ir pamats, lai mēs varētu kontaktēt ar pacientu. Kādēļ? Tādēļ, ka mums ir vajadzīgs telefona numurs. Mēs to sievieti nevaram atrast. Mēs varētu iet te pa vai Ziepnieku kalna vai Iļģu ciema mājām, kāpt pa trepiem, klauvēt pie durvīm un vaicāt, vai šeit nedzīvo sievietes starp 50 un 69 gadu vecumu. Tas nestrādā. Līdz ar to mēs gājām ceļu, lai dabūtu telefonu caur ģimenes ārstiem. Jums kā vēstnesēm ģimenes ārsti katram savā tajā areālā būs labākie draugi un palīgi, lai jūs varētu ar konkrētām sievietēm kaut kādā veidā sazināties. Ko mēs darījām? Mēs ar šīm brīnišķīgām 6 ģimenes ārstiem vienojāmies, ka viņu māsiņas mums iedod telefonus sievietēm, kuras ir 3 gadu laikā uzaicinātas uz valsts atmaksāto skrīningu. Mēs dalījām darbu gan zemes kakla skrīningu, gan krūtsvēža skrīningu. Līdz ar to, kā mēs informējām, daudz un dažādi. Jūs domājat, katram ir sava tur tā atraktīvā pieeja un izdomas iespējas, un arī jūs varat darīt visu, ko, lai tikai tā sieviete uzzinātu jūsu domu vai vēlmi. Vecmāte zvanīja, tad viņa zvanīja atkārtoti, ja nepacēla telefonu.
mēs sūtījām SMS e-pastus. Mums bija sadarbības partneris šajā gada periodā arī Eiroaptieka, kas mums bija labs atbalsts informatīvajās kampaņās. Mēs piedalījāmies televīzijas raidījumā Dzīvīte. Mēs ielikām šo informāciju arī Eiroaptiekas avīzē. Mēs nodrukājām lapiņas ar informāciju, ko mēs dalījām sievietēm pie ģimenes ārstu kabinetiem un arī plakātus pie ģimenes ārstu kabinetiem, jo principā mums bija vērsta visa šī akcija, šī kampaņa uz šīm 6 ģimenes ārstu praksēm. Šāda izskatījās reklāma. Aicinām sievietes veikt valsts apmaksāto krūts vēža onkoskrīningu izmeklējumu, mamogrāfiju, MFD doktorātā Ziepniekkalns un ierodoties uz izmeklējumu līdzi ir jāņem NVD uzaicinājums veikt valsts apmaksāto krūts vēža profilaktisko pārbaudi, skrīninga mamogrāfijas karti, pievienota uzaicinājuma vēstulei un personu apliecinošu dokumentu. Un mēs uzsvērām, ka šis izmeklējums tiek veikts bez maksas. Šis ir ļoti neliels fragments no visa tā, bet nekavējot jūsu laiku, es tikai parādu, kā dažu mēnešu laikā notika šo uzaicināto sieviešu atsaucību. Veikto zvanu skaits ar katru mēnesi palielinājās, jo, protams, kad iestrādājās arī vecmātes, jo viņām arī tas bija jauns darbs, un mēs ar vien vairāk varējām šīs sievietes uzaicināt gan pirmreizēji, gan atkārtoti. Un šis ir tas slaids, kas ir pamatā visai tālākai mūsu darbības programmai, redzējumam un apliecinājumam, ka ar personalizētu zvanu, ar personalizētu sarunu ar sievieti var veikt brīnumainas izmaiņas apmeklējumu procentuālā izpildē. Un jūs redzat, šeit ir salīdzināti 2 gadi, tikai 3 mēneši, jo es nekavēšu ar visiem statistikas datiem bet jūs redzat, ka, piemēram, citoloģisko izmeklējumu skaits gadu no gada ir pieaudzis par 121%. Tas nozīmē, ka runājot ar sievieti, un tas būs tas jūsu vēstnešu, tā teikt, piepildījums, kad jūs redzēsiet, ka tās sievietes ir atnākušas. Mamogrāfijas izmeklējuma skaits jau 1. mēnesī pieauga par 42%. Nākamajā mēnesī šie skaitļi ir vēl iespaidīgāki. 288% citoloģijas salīdzinot un mamogrāfijas 84%. Jūlijs un augusts, jūs redzat, ir tikpat iespaidīgi. Un tas ir tas, ko mēs redzam stabiņos, kā mainās sieviešu atsaucību uz izmeklējumu, ja viņu kāds uzrunā. Un jūs esat tā daļa, kura var to veikt, un tas ir tā būtība. Kas ir krūtsvēža skrīnings vai mamogrāfija? Es domāju, es jūs nekavēšu, jo mēs dzirdējām brīnišķīgu lekciju jau pirms tam, un kur var pārbaudīties, arī mēs redzējām. Tie ir mamogrāfijas kabineti saistībā ar krūtsvēzi un mobilā diagnostika. Arī mums MFD ir šie mobīlie diagnostikas busi, kuri brauc pa visu Latviju un kur ir iespēja pat tur, kur nav uz vietas 15 km attālumā neviena stacionāra mamogrāfa, ir iespēja iet un pārbaudīt krūtis. Ja šis izmeklējums ir kā skrīnings, tad arī, kā dr. Eņģele teica, tad nav sūdzību, nav onkoloģisku slimību anamnēzē. Agrīna piena ziedzera audzēja diagnostikas pamatu metodī tieši šis skrīnings. Un veidojumu iespējams konstatēt līdz 2 gadiem pirms ārsts vai sieviete to spēja atrast. Savukārt, otra ir šī diagnostiskā mamogrāfija, ko arī mēs jau dzirdējām saistībā ar to, kad šai sieviešu grupai parādās pirmie simptomi vai sūdzības. Ir palpējams veidojums vai ievilkts krūts gals vai ādas izmaiņas vai izdalījumi no krūts. Ņemot vērā rezultātus iepriekšējā pilotu projektā, mums ir iespēja arī nākamajā gadā turpināt šo darbu, un mums ir paredzēts jau atvērt decembrī un turpināt visu nākamo gadu 2 vecmāšu kabinetus, kur mūsu darbs
tiks saistīts ar individuālo uzaicināšanu atkal no ģimenes ārstu praksēm. Vidēji uz vienu vecmāti ir 3 līdz 4 ģimenes ārstu prakses, no kurām saņem pa 3 gadiem uzaicināto sieviešu sarakstus. Lai varētu realizēt, kas mums ir jādara, uz valsts apmaksāto vēža skrīningu uzaicināto sieviešu sarakstus mēs saņemam tieši no NVD datu bāzēm. Mums ir iespēja šos sarakstus iegūt arī bez ģimenes ārsta, bet mēs nevaram saņemt šo punktu numuru, 2 telefonu numuru. Un tādēļ visa saistība uz personalizēto uzaicinājumu un aprūpi ir saistīta ar ģimenes ārstu. Tālāk telefona zvans sievietei un saruna par iespējamo apmeklējumu, un viņa uzreiz tiek arī pierakstīta, vai nu pie vecmātes uz apskati, vai nu viņa tiek pierakstīta uz mamogrāfiju, atkarībā no tā, kurš saraksts, kurš uzaicinājums viņai ir, vai tas ir dzemdes kakla skrīnings, vai tas ir krūtsvēža skrīnings. Un šajā gadījumā vecmāte dos arī sievietēm attiecīgajā vecuma grupā no 50 gadiem zarnu vēža skrīninga testu. Tas ir tas, kas nācis mums ir klāt kā papildinājums iepriekšējiem skrīningiem. Līdz ar to tālāk būs telefona zvans, vai tas būs SMS, vai iespējams kā arī e-pasts, tāpat līdzīgi kā bija iepriekšējā mūsu pilotu projektā. Un šī gadījumā mēs e-pastu sūtam tad, ja sieviete ir atstājusi parakstītu iesniegumu, kad viņa piekrīt datu apmaiņai un šādiem uzaicinājumiem. Šo zvanu vai sarakstes laikā vai nu kā savādāk kontaktējot, vai tā ir saruna vecmātei vai māsai ar šo sievieti personīgi, viņa tiek pierakstīta individualizēti, pēc tam skrīninga izmeklējumi tiek paziņoti sievietei, un ja gadījumā šie skrīninga izmeklējumi ir riska grupa vai jau redzama slimība, tad arī sazinoties ar ģimenes ārstu, vecmāte ir tās durvju atvērējis tam zaļajam koridoram. Otra projekta daļa ir koordinators. Ko nozīmē koordinators? Tas ir vēl viens veids, kā varētu sazināties šis koordinators ar uzaicinātajām sievietēm, kurām ir uzaicinājums uz mamogrāfiju. Šī gadījumā līdzīgi tāpat tiek iegūti telefoni sievietēm. Tad, kad ir iegūti telefoni, tad ir telefona zvans sievietei, un viņa tiek pierakstīta uz mamogrāfiju, vai nu tas būs mobilais mamogrāfs, ja tas ir ārpus stacionārajiem mamogrāfiem, vai nu tas ir stacionārais mamogrāfs. Bet būtība ir tā, ka zvans beidzas jau ar konkrētu pierakstu un nav jāmaksā. Ir salīdzinājums šiem 2 sadarbības modeļiem, kā labāk panākt rezultātu. Es kā praktizējošs ginekologs sliecos uz to, ka no onkoloģiskā viedokļa efektīvāks ir vecmāšu kabineta variants, jo šī gadījumā vecmāte ir tā, kura gan dabū telefonu numuru, zvana un runā ar pacienti, viņa pieraksta viņu uz izmeklējumu un pēc tam seko līdz arī rezultātam. Otrs, kas ir šis koordinatora iespējamais darbs, koordinators izdara ļoti daudz, jo viņš kontaktē ar sievieti un panāk, ka viņa nonāk pie izmeklējuma, bet koordinators nav mediķis obligāti un viņš tālāk neseko līdz rezultātiem. Un otra lieta, ka ja ir tikai koordinators un nav vecmāte, tad jāpieraksta ir pie ginekologa, kurš ir NVD attiecībās, bet šodien, kā mēs zinām, pie NVD ginekologiem rindas ir jau tagad. Līdz ar to tas, kas ir saistīts ar vecmāšu kabinetu piesaisti ģimenes ārstu praksēm, manā uztverē ir efektīvāk. Bet tā kā mēs to nākamgad veiksim, tad mēs varēsim apkopot rezultātus un pateikt arī, kā tas ir pēc statistikas. Lai varētu precīzāk saprast, kā uzrunāt sievieti, mēs arī esam izstrādājuši jau anketu, ko novietojot pie mamogrāfijas kabinetiem, mēs lūgsim sievieti atzīmēt, kas ir bijis tas, kādēļ sieviete ir atnākusi uz mamogrāfu.
Jo, protams, mēs varam arī veikt otra veida aptauju no otra gala, kāpēc viņi nenāk. Bet šī gadījumā, kas viņu uzrunāja atnākt, jo tādā veidā mēs varam vēl vairāk personalizēt šo uzrunāšanas veidu. Un tie varianti, ko mēs lūksim atzīmēt, ir: es atnācu, jo saņēmu uzaicinājumu vēstuli, jo mamogrāfijas izmeklējums ar uzaicinājumu vēstuli ir bez maksas, vai tādēļ, ka ērta mamogrāfa pieejamība vai atrašanās vieta, vai tādēļ, ka piezvanīja vecmāte, vai tādēļ, ka piezvanīja koordinators, vai tādēļ, ka ieteica ginekologs vai ieteica ģimenes ārsts, vai es esmu apzinīga un katru gadu veicu šādu izmeklējumu bez uzaicinājuma, vai tādēļ, ka es baidos no onkoloģiskajām slimībām, vai ģimenē ir bijuši krūtsvēža gadījumi, vai tādēļ, ka iepriekšējā mamogrāfijā bija izmaiņas, vai tādēļ, ka citu orgānu onkoloģiskas saslimšanas ir bijušas. Ir varianti, kad ieteica draudzene vai kolēģe vai paziņa, vai kāda no viņām saslima ar krūtsvēzi, vai tādēļ, ka vīrs ieteica pārbaudīties. Varbūt, ka mums ir jārunā vairāk ar vīriešiem. Un tādēļ, ja mēs skatāmies tālāk, ka ieteica kāds cits ģimenes loceklis vai redzēja sižetu par krūtsvēzi un mamogrāfiju televīzijā vai dzirdēja radio pārbaudē, vai tādēļ, ka lasīja rakstu vai sataustīja krūtī veidojumu, vai ir kāds cits iemesls, tad, ja šīs sievietes gada laikā aizpildīs anketas, tas būs tas apjoms, ko analizējot. Mēs sapratīsim, kurā virzienā mums ir vēl vairāk iespējas strādāt un kā arī jums ir iespēja sazināties vairāk ar sievietēm. Krūtsdziedzera izmeklējuma veidus jūs jau, es domāju, zinat no galvas, tik daudz reižu dzirdējusi, ka ir mamogrāfija, ultrasonogrāfija un 3D krūšu ultrasonogrāfija, kur arī šodien ir iespējams ar atlaidi iziet mamogrāfijas busiņā. Un mērķa auditorija mamogrāfijai un ultrasonogrāfijai ir vai nu sievietes ar sūdzībām, vai sievietes no 50 gadiem ar NVD skrīningu uzaicinājumiem līdz 69 gadu vecumam, vai profilaktiski sievietes līdz 45 gadiem ar ultrasonogrāfiju. Tad, kad mani mācīja, kā Amerikā no 40 gadiem mamogrāfiju veikt, bet jūs zināt, ka ir dažādi šie uzskati un onkologi noteikti ir kompetentāki, bet es domāju, ka sevis mīlošai un cienošai sievietei reizi gadā veselību ir vēlams pārbaudīt visa mūža garumā. Paldies jums!